domas sākumā ievērojot mūsu domas nolikumu. Izpildu direktors ir seminārā un viņš varētu atbildēt jautājumu, ja tādu kolēģiem ir par domas darbu šajā periodā, pašvaldības darbu. Jautājumu nav? Ir jautājumi. Kā mums veicās saistībā ar to, kas bija, teiksim, pielēms jau martā par šo te elektroefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu mājām, kur mēs piešķirām naudu, tāda rezultāta. Projektu vadītāji informē, ka šīs projekts tiks izskatīts jūnija mēnesī, un mums tuvāk vairāk nekā ziņa reiz pašvaldībai nav. Viņš ir iesniegts attiecīgā ministrijā uz izvērtēšanu projektu. Vēl jautājums, Logina? Tas bija par, es domāju, par to jautājumu, kas saistīts ar stacijas ielu 27. Par stacijas ielu 27 var informēt, ka mūsu novada iedzīvotāji ir ļoti aktīvi, un stacijas iela 27 ir sagatavojusi iesnieguši šo projektu izvērtēšanu, kā arī skolas iela 11 ir iesniegusi. Tā kā no 17 mums apsaimniekošanā esošām daudzdzīvokļu mājām, 2 mājas ir iesnieguši šo te projektu. Ināra var papildināt, lūdzu. Šobrīd tiek gatavoti līgumi ar skolas ielas 11 iedzīvotājiem par savstarpējiem gan pilnvarojumu līgums, gan līgums ar pašvaldību šo līdzfinansējumu piešķiršanu. 27. Pagaidām man šie dokumenti nav iesniegti. Tātad vai nu nav vēl notikusi kopsapulce, vai nav savākta pietiekama dokumentācija. Katrā gadījumā tas, kas šobrīd ir finiša taisnē, tas ir skolas iela 11. Mēs principā pielējām par skolas ielu 27, kur izdalot 1647 latus šī projekta realizācija. Tāpēc man jautājums, kāpēc tas jautājums tik ilgi vēl? Tas nav atkarīgs atkal no mums, jā. Tas arī atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem. Tur ir jāiesniedz iesniegums, jāiesniedz visi iespējamā dokumentācija. Ja tas nav izdarīts, tātad šobrīd, varbūt tas būs rīt. Bet, tā nauda varbūt... Es papildināšu savu kolēģi, bet jūs ļoti labi saprotat, ka tas nav tiešā pašvaldības pārziņā esošais jautājums. Pašvaldība te sadarbojās un līdzdarbojās, lai šis projekts tiktu realizēts. Šeit ir pavisam cita metodika, kādā veidā tas darās, un jūs to ļoti labi zināt. Un tā kā viss šis process ir procesā, kā kolēģi teica, un cerēsim, kad arī šīs 2 mājas arī saņem šo finansējumu, un mēs iegūsim Ikšķelē 2 energoefektivitāti, ļoti skaistas ēkas sakārtotas, energoefektīvas. Par to projektu samaksāt nav? Nav nekas samaksāt. Nē. Vēl jautājumi? Ir vēl kāds, kur tas nav vairāk ziņu. Nav vairāk ziņu. Tas ir šausmas kaut kas. Jo tas nav vienkārši, es zinu, no saviem kolēģiem citās pilsētās, jo vienā sapulcē nolēmi, otrā atkal ir pretrunas, ja? Un tur, kur ir šie te ļoti daudzie īpašnieki un samērā grūti ir šie te procesi. Bet mēs ceram, ka no mums būs šī. Arī trešā māja ir kaut ko mājuši tagad būvēt. Tur arī turpināšanā. Bet tā notiek pēc citas. Bet viņi notiek. Tā kā, ja es uzskatu tā, līdz ko cilvēks paskatīsies, kāds tur samaksas un kāda tur ir tā, kā saka, dzīve paliek un cik silts vai cik nodrošināt. Daudzreiz sāksies baltā skaudība un viss skries un tā ir Latvijas galvenā īpašuma. Ar jūsu motes Dievu ausies, kad apšādi tā būs. Tā būs. Vienīgi var cerēt, ka pārējie neizdomās to zilo jumtu likt. Man viņš netraucā. Man viņš patīk. Man patīk, es paskatījos. Nē, es savu personīgo viedokli pasaku. Lūdzu deputātus vēl jautājums saistībā ar pašvaldības darbu. Man vēl viens jautājums.
Ievedis Nē, es jau gribēju nevaru. atļausiet savai kolēģiem. Nē, palaidīšu, lai jau Jūs balēt. Es neaizmirsīšu. Es vienkārši, es jau minēju arī tas, ka bija komisija darbs un tam līdzīgi, es jautāju, principā tie darbi, kas notiek skolas ielas, manuprāt, viņi vajadzētu kaut kādā veidā vai pātrināt vai kaut kādā runāt ar tiem uzņēmējiem. Jo, cik es redzu no rītiem, darbi uzsākās kaut kur uz 9 tikai, beidzās ar viņam 4. Sēsdienas strādā. Jā, bet, teiksim, tie tempi ir diezgan tādi apšaubām. Tā jau viņa problēma. Pēc padarīt tā. Labi, mums ir noslēgts līgums, konkrēti, jūs kā uzņēmējs ļoti labi zināt, ka līgumā ir paredzēti konkrēti termiņi, konkrēti izpildes laiki un sadalījums viss arī par darbu, tas veikšanas projektiņš un tā tālāk. Un šeit ir uzdevums mums sekot līdz, vai šie līguma nosacījumi tiek ievērot, un vairāk jūs neko nevar paskaidrot. Ja jūs gribat sīkāku informāciju, jūs esat tiesīgs piedalīties šajā darba sapulcēs, kas notiek noteiktajās dienās, noteiktajās stundās, un iegūt vēl papildus informāciju. Ja vajag, var arī sagatavot izpildu mūsu aparāts. Es vienkārši lūdzu, teiksim, šo atbildīgos cilvēkus šo jautājumu, ka būs šī sanāksme, aktualizēt. Labi, aktualizēsim. Bet šobrīd viss ir pēc plāna. Tā izskatās, jā, bet dzīve. Būs priekšvēr, mēs nezinām. Pelnu mākonis nāk virsū Latvijai, lidmašīnas atceļ. Tā jau demagoģija, prasmīgs. Bet vai tā nav? Vietas līdz. Es tikai no malas tad padarīju to, ka tā Man šeit to lietas īstajā vietā. Atļaujiet. Tā kā apguvām 7 miljonu projektu, ja, bija problēmas, ja, un viņas arī tika risināts. Un nav projekts, kurā problēmas nevar, kur nerodās problēmas. Nu, nav tāda projekta. Un šeit arī katru dienu rodās, ko es tā kā no malas, pat cik mēs esam iesaistīti arī tajā siltumprasēs, un mēs viņu nekūrējam to projektu, bet mēs sekojam līdzi, lai būtu kvalitīvi. Bet es pateikšu tā, nav projekta, kurš ir absolūti tā izpildāms, kā viņam ir projekts, katrs projekts ir vienkārši jāsako viņam, un viņš ir jāuzlabo. Tas ir mans viedoklis. Un es brīnos par to, ka var šāds jautājums uzstādīt, ka tur lēni ir. Es brīnos. Kāpēc nevar uzdot jautājums, jo pats Nē, nu var uzdot. Nē, var uzdot jautājums, bet tā ir praktiskā, tā nav teorija, tā ir praktiskā dzīve. Tā ir praktiskā dzīve. Tur nav vajadzīga ne stratēģija, ne taktika. Tur jau jums speciāli strādā. Labi, kolēģi, vēl jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikums